Sveiks! Šis būs ģenerālais lasījums vēžiem. Atceries, ka šis nav personīgais lasījums. Ne viss ar tevi var rezonēties. Tāpēc arī noskaties savā mēnesi un ascendenta zīmes lasījumu video. Šie video pēc tam būs pieejami YouTube kanālā. Un, ja tu vēlies privāto lasījumu, raksti man privāti. Tagad mēs paskatīsimies vēžiem. Kas vēžus sagaida septembra mēnesī? Saules, mēnesis un ascendanta zīmes vēžiem. Stiprākās enerģijas, kas vēžus sagaida septembrī. Šobrīd, nav skaidrs ceļš. Bāžas, bailes, uztraucamies, neredzam skaidri, kā mums jārīkojas, uz kuriem mums ir jāiet. Bailes, neusticība, slēptas, dziļas pārdomas varbūt. Bet kāpēc apakšā ir pasaule? Tāpēc es gribētu teikt, ka nedrošībai un bailēm tiek pielikts punkts. Mēs virzamies tālāk uz priekšu, paļaujieties uz savām jūtām. Un zvaigzne ļoti skaisti, vēzi, ļoti smuki. Izskatās, ka septembrī tu spēsi sadziedēt sevi un virzīties tālāk un atļaut sev pavisam jaunas, svaigas, foršas, patīkamas lietas tavā dzīvē. Tu varbūt šobrīd nezini, kas tevi sagaida, paļaujies, uzticies, sako savai sirdī, liec savu mērķi un sapņu priekšā un dari to, ko tava sirds liek darīt. Tavs izaicinājums, 7 kausi ilūzijas, arī mēnesis pats par sevi runā par ilūzijām. Sajūta tāda, ka tev ir jāskatās, uz ko tiek likts fokus šajā brīdī. Un cilvēki, vietas, lietas un situācijas var tev traucēt, saredzēt tev savu šo mērķi, kuru tu vēlies sasniegt. Jo 7 kausi paši par sevi saka, ka šīs iespējas ir daudz, bet tavas negatīvās īpašības, ego, pārlieku liekas stress vai negativitāte vai uztraukšanās vai bažas, viņas tavu šo izvēli, ko pieņemt, padara tikai un vienīgi grūtāku. Pagātne, kas iespēdo nākotni, jauni plāni, mērķi, virzamies uz priekšu. Domājam, meklējam variantus, kā mēs varam attīstīties, kā mēs varam iet un realizēt savus šos sapņus un idejas, jo ir vēlme septembrī kaut ko sasniegt, kaut ko attīstīt, kaut ko izdarīt un kaut kam ļaut piedzimt. Bet tas nevar notikt, kamēr mēs neesam skaidri par to, ko mēs vēlamies, kā mēs redzam to mūsu mērķi, dzīvi, ceļu tālāk. Pagātne, kas attālinās, tu esi sadziedējis savas, kaut kādas iekšējās sāpes un ļoti pacietīgi gaidīs šo brīdi. Un varbūt tieši tāpēc šobrīd ir grūti izvēlēties un nav ticības nākotnei, jo bija vajadzīgs kāds laiks, lai saprastu, kas ir tas, kas tevi vispār attur. Un tas nozīmē to, ka šajā brīdī tu tiešām vari skatīties, kas tavā ceļā turpmāk ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs, un kuras lietas tev ir jāatstāj aiz muguras, lai tu vari sākt visam jaunu posmu savā dzīvē. Cerības, sapņi, vēlmes, darboties. Kāda no jums darba vietas maiņa, vai komandas darbs, vai tiešām vēlme, redzam, šeit ir 2 trīnieki, realizēt, attīstīt kādu ideju, kādu plānu. Bet tiešām jāskatās, uz ko mēs fokusējamies, kas mums ir jādara
kā mums ir jālūdz palīdzība, ar ko mēs kopā varam varbūt izdarīt šīs lietas, kā mēs varam lūgt palīdzību, kā mēs varam lūgt atbalstu. Jo, ir sajūta, ka es pats visu varu, es pats visu zinu, bet, iesaistīt citus cilvēkus, komandas darbs nebūtu nenāks par sliktu. Ļoti tuva nākotne, Zobenu karaliene. Jā, apzināmies, skaidri redzam, spējam uzgriezt muguru visām šīm bailēm un nedrošībai virsū, saglabājam ticību nākotnē, strādājam pie tā, lai virzītos uz priekšu, lai mums būtu balans starp emocijām un prātu, lai mums nav šo triggeru. Viss, mēs saglabājam skaidru redzējumu, mums jādara tā, mums jādara šitā, ejam, daram, liekam plānus, mēķējam, strādājam pie tā, attīstamies un ejam uz priekšu. Jo mūs sagaida ļoti, ļoti labas lietas, intuīcija, ja? Zemapziņa, darētu ar sevi sakonektēties, lai atrastu šīs pareizās atbildes, kā virzīties uz priekšu. Iekšējie faktori, monētu karaliene. Izteikti sievišķā enerģija šobrīd, ja? Teiksim, tā, viss ir kārtībā, viss ir stabili. Kāds no jums noteikti grib attīstīt sevi, savas kaut kādas īpašības un iet uz priekšu kādā amatā, kādā jaunā darba vietā, izdarīt sev patīkamas lietas un iegūt rezultātus, teiksim tā, lai būtu bauda un prieks, jo šobrīd, varbūt ir neskaidrība par darba jautājumiem, bet tieši tā, mums liekam fokus uz kas mums ir jādara, kādas rīcības mums ir jāpieņem, un skaidrs saglabājam savu šo mērķi. Ja mēs gribam iet pretī mīlestībai, mēs ejam pretī mīlestībai. Ja mēs ejam pretī stabilitātei, mēs ejam stabilitātei, bet mēs nevaram darīt visas lietas vienlaicīgi. Tavs izaicinājums ir konkrēti zināt un iet un tiekties pēc tā, kas tev šobrīd ir svarīgs. Pieņemt lēmumu. Jā, arī faktori. Vai balītes ar draugiem, kaut kādu vielu lietošanu, ļoti tevi slikti ietekmē un stāv pretī sasniegt tavu mērķi. Veseli 3 trīnieki. Ja tu gribi realizēt savus plānus, septembrī ir īstais laiks, lai spētu atteikties no situācijām, no lietām, vielām, cilvēkiem, kas tev tavā dzīves ceļā nav pa ceļam vairāk. Un tavas bailes, tev bailes no pārmaiņām, tev bailes, ka šie cilvēki, ka šīs lietas un vietas neiedos tev to, ko tev vajag, bet tev ir jāpieņem lēmums. Tu nedrīksti baidīties no tā, ka tavā dzīvē ir pārmaiņas. Tieši tāpēc mēs ejam, plānojam, darām uz priekšu, meklējam atbalstu pie cilvēkiem, sev tuvajiem, mīļajiem, pie ģimenes locekļiem, pie draugiem, kurus spēs mums pateikt un iedot padomu. Bet, tu pats ļoti labi redzi un zini, kas tev ir jādara. Un neļauj apkārtējām lietām sevi ietekmēt un novest no ceļa. Gala rezultāts, Zižu karalis, gribas spēks, vīzija, pārliecība, mērķis, ideja, panākumi, sasniegt vēlamo, entuziasms, ļoti, ļoti laba produktīva kārtas. Šeit ir galma kārtas, ļoti skaists izklājums, un arī šeit mums ir monētu, kausu karalis. Kaut kas, par ko tu ļoti ilgi sapņo, uz ko tu ceri, ko tu vēlējies izdarīt, izpildīt, realizēt kādu plānu, kādu ideju. Šis ir īstais laiks, lai izslēgtu no savas dzīves visu to, kas tev nav vajadzīgs, lai spētu virzīties uz priekšu un ieklausīties sevī, pieņemt lēmumus, sadzirdēt apkārtējos, bet uzticēties, ka šīs pārmaiņas ir tavam augstākajam labumam, saglabā ticību nākotnē, liec priekšā savu mērķi, savu ideju, ej, virzies, cīnies, dari, strādā un viss būs kārtībā. Vēzīt, mīļo, ļoti skaists lasījums, lai tev brīnišķīgs septembris, paldies un atā!